Latvijas-Lietuvas rallycrossa sezonas pēdējais posms biķerniekos ir klāt. Katrs punkts bija zelta vērtē, katrs manevrs varēja izšķirt visu. Vai OC Racing komandai izdevās kāpt uz piedestāla arī pēdējā posmā? Vai konkurenti atrada vēl lielāku ātrumu, lai izrautos priekšā? Biķernieku trasē emocijas bija kā uz naža asmens. Uzvara vai zaudējums, visi šķīrās pēdējā posmā. Šoreiz OC Racing komandai tās bija ne tikai sacensības, bet arī svētki. Komanda bija sarūpējusi īpašu atpūtas zonu, kas savā atmosfērā atgādināja īstu F1 padoku vidi ar visām ekstrām, ērtībām un nelielu greznības pieskārienu. Tā bija vieta, kur sportisti un mehāniķi varēja uz brīdi atvilkt telpu, uzkrāt spēkus. Čau visiem! Esam sezonas noslēgumā biķerniekos. Sezona mums šogad bija kā amerikāņu kalniņi, uz augšu, uz leju. Ļoti daudz nācās adaptēties, pielāgoties situācijām. Veiksmīgi esam nonākuši līdz sezonas noslēdzošajam posmam, un es tiešām ceru, ka sportisti šo dienu izbaudīs. Mēs no savas puses esam izdarījuši, kā komandas uzskata visu, ko varam, un ceru tiešām, ka viņi izbaudīs šo dienu un nakti un afterparty. Crosscar mini-klases fināla posms pulcēja 6 braucējus. Marians varēja atļauties elpot brīvāk. Čempiona tituls bija nodrošināts jau iepriekšējā posmā, un viņa vārds kopvērtējuma tabulā bija neaizsniedzams. Tomēr piedestāla atlikušās vietas joprojām bija spēlē, un tieši tur gaidīja īstā intriga. Kāds pavērsiens jau rīta pusē. Pirmajā kvalifikācijā viss izvērtās negaidīti dramatiski. Starta taisnē pirmajā līkumā 4 bagiji nespēja sadalīt trasi un palika turpat trases malā. I was going and I see somebody just gonna crash and I thought that he's gonna crash and I was being careful. I made a decision to go to outside and it worked. Sezonas līderis Marians kopā ar Gedas divatā turpināja braucienu. Veiksme vai meistarība? Pārējiem nācās vien noplātīt rokas un izdarīt secinājumus. Es gribēju griezt iekšmalā, lai tā kā aizsektu savu vietu, bet izrādās, ka tur bija Haralds. Pēc hausa pirmajā braucienā Marians ne tikai nosargāja savu statusu, bet to apliecināja ar darbiem trasē. Mans pirmais brauciens bija ļoti labs. Atlikušajos 2 kvalifikācijas braucienos viņš atkal bija nepārspējams. 3 braucieni, 3 uzvaras. Perfekta bilance, kas ļāva vēlreiz ievilkt ķeksīšus pie nevainojami paveikta darba. Kārtējais apliecinājums, ka pat pēc čempiona titula nodrošināšanas viņš turpina braukt ar maksimālu atdevi. Lietuviešu sportists Gedas Rutkauskas uzņēma pārliecinošu tempu un neatkāpās ne soli. Visos kvalifikācijas braucienos viņš turējās līderim pa pēdām, kā māceklis, kas gatavs mest izaicinājumu meistaram. Viņš visos 3 braucienos ieguva stabilu 2. vietu, apliecinot, ka ir gatavs sekot labākajiem. Rudzāju brāļiem kvalifikācijas braucieni pārvērtās par patiesu drāmu. Bija sajūta, ka veiksme pilnībā uzgriez uz muguru. Pirmajā kvalifikācijā abi bija spiesti palikt trases malā, otrajā atkal liktenīgais pirmais līkums, kur Haralds šoreiz palika malā viens pats, bet Gustavs finišēja 4. vietā. Trešajā braucienā Haralds atrada spēku un izcīnīja 3. vietu, taču Gustavu atkal piemeklēja posts, trieciens aizmugurē, apgriešanās pretējā virzienā un frontāla sadursme ar citu konkurentu. Brāļiem kvalifikācijas braucieni beidzās ar rūgtām emocijām, dusmām un pārdzīvojumu. Crosscar klases pirmais brauciens rādīja, ka rallycrossā plāni mēdz izjukt acu mirklī. 19 sportistu konkurencē bija skaidrs, ka viegla cīņa nebūs nevienam. Niks Apfelbaums startēja no pirmās rindas un izvēlējās riskantu stratēģiju, negaidīti āgri doties džokera aplī. Limiti, meklēja limits pārāk daudz, vajadzēja mierīgāk vienkārši izdomāt braucienu stratēģiju, mēģināja atrast kaut kādus milimetrus, kurus nevajadzēja meklēt. Tomēr šis solis neattaisnojās un viņš palika 4. savā grupā. Roberts Rumbenieks, kuram starts bija no 2. rindas, demonstrēja stabilāku sniegumu un apsteidzot komandas biedru Niku ierindojās 3. vietā. Starts bija no 2. rindas iekšmalas. Nav tā labākā pozīcija, bet darījām visu, ko varējām.
baigi startā nemēģinājām sačakarēties, bet starts bija ok. Tomēr, salīdzinot rezultātus ar kuplo dalībnieku skaitu, Niks ierindojās vien 10. vietā, bet Roberts 8. liekot saprast, ka cīņas nebūs vieglas. Turpmākie kvalifikācijas braucieni sportistiem vieglāk nekļuva. Izskatījās, ka ātrums abiem bija, taču apdzīšanas iespējas bija ļoti ierobežotas un konkurenti negrasījās padoties bez cīņas. Nikam 2. kvalifikācijā 3. vieta, 3. 4. vieta savā grupā. Roberta rezultāti līdzīgi, 5. un 3. vieta. Skatoties tikai uz grupu rezultātiem, aina nebija slikta, taču kopējo laiku tabula nebija iepriecinoša. Abi braucēji ar grūtībām noturējās top 10. Tas nozīmēja vienu. Pēdējās cerības brauciens bija viņu vienīgā iespēja tikt finālā. BMW RX 3000 klasē, kur allaži ir viskuplākais dalībnieku skaits, piķerniekos pie starta stājās 24 sportisti. Uz fināla posmu ieradās arī Andris Krieviņš, kurš pēc ilgākas prombūtnes atgriezies trasē. Šo sezonu viņa klātbūtne nebija bieža, taču bija prieks viņu atkal redzēt starp sportistiem. Kāds plakāts vēstīja, ka tas, kurš izcels startu BMW RX 3000 klasē, saņems 1000 eiro. Andris uzreiz saprata, šis ir viņa zvaigžņu brīdis. Pedālis grīdā un viņš kā raķete aiztraucās visiem pa priekšu ar domu, šo 1000 neviens man neatņems. Un taisnība bija. Neviens neatņēma, jo viņš to tā arī nesaņēma. Beigās izrādījās, ka sīko druku nebija lasījis. Balva par startu finālā, nevis kvalifikācijā. 2. braucienā izdevās ieķerties 4. klasē. 3. bija pavisam cita opera, bet ne ar laimīgām beigām. Startā sadursme, bojāts auto un izstāšanās. Diemžēl pēdējās cerības braucienā Andris netika un sacensības viņam bija beigušās. Sezonas sākumā nekāda augstie mērķi netika nosprausti, tāpēc sportists sacensību dienu baudīja kā svētkus. Ar smaidu, kopības sajūtu un bez lieka stresa. Superkāra klasē šoreiz sacensību gars bija īpaši jūtams. 10 braucēji stājās uz starta līnijas, to starp vietējie talanti un pasaules līmeņa sportisti. Pirmajā kvalifikācijā neliela aizķeršanās. Braucu pret ļoti ātriem džekiem, tā kā rezultāts ir labs, turējos līdzi. Bišķiņu 4. apli sāka jau riepas, jūtu, ka pārkārs bišķi slīdēja. 2. brauciens pārvērtās par spriedzes pilnu cīņu. Sāku kā 2., bet nebija baigi labais starts, tā kā sanāca atpalikt startā no 1. līkumā, bet lēnām kāpināja tempu un sanāca veiksmīgi viss noķert un palika kā 1. 3. braucienā sportists ieņēma 3. vietu, saglabājot intrigu pirms fināla. Džeki priekšā super ātri, pasaules čempi braucēji, tā kā galīgi pārsteigums nav, bet turējos līdzi, cik varēju. OC Racing teltī fani jau sāka nelielu ballīti. Dzērieni, smiekli un mūzika lika aizmirst par dienas nogurumu. Gaisā virmoja patiesa rallycrossa enerģija, bet spriedze nekur nebija pazudusi. Priekšā vēl lielie fināli, tāpēc atslābt nevarēja. Šis bija brīdis, lai atvilktu telpu un izbaudītu šovu, ko sarūpējuši organizatori. Krēsla bija pārņēmusi biķerniekus un prožektoru gaismā trase šķita vēl bīstamāka. Pienācis brīdis pēdējās cerības braucienam crosscar klasē. Šīs brauciens nozīmē visu. Vai nu biļete uz finālu, vai sapņu sabrukums tepat fanu ieskautajā gaļas mašīnā, jeb trases pirmajos līkumos uzreizēs starta taisnes, kur nereti beidzas cerības vēl pirms tās īsti sākušās. Labā ziņa! Abi OC Racing piloti Niks un Roberts stājās uz starta 1. un 2. pozīcijā. Teorētiska priekšrocība, bet rallycrossā nekas nav garantēts. Stress bija jūtams visur. Katra sekunde šķita mūžība. Starts izdevās perfekti. Abi braucēji noturējās priekšā un neatlaida līdz pat finišam. Niks 1., Roberts 2. Komandas nometnē valdīja prieks par uzvaru. Pēdējie sezonas fināli bija klāt un crosscar mini-sportisti stājās uz starta līnijas gatavi pēdējai cīņai. Brauciena laikā viss nostājās savās vietās. Šķita, ka katrs sportists ieņēma tieši to pozīciju, ko bija godam nopelnījis. Mārijāns arī šoreiz pierādīja savu pārākumu, aizvedot finālu pārliecinoši 1. vietā. Vēl viens ideāls brauciens sezonā, kurā viņš tā arī palika nepārspēts. No 24 braucieniem sezonas garumā viņš 1. vietu ieguva 20 braucienos. Par Mārijānu mēs vēl daudz dzirdēsim nākotnē.
Tikmēr lietuviešu sportists Gēdes, kurš OC Racing komandai pievienojās vien sezonas vidū, aizvadīja izcilu finālu. Ja sākumā viņa rezultāti bija pieticīgi un vairāk raksturojami ar cīņu par pēdējām vietām, tad šoreiz viņš spēja izcīnīt 2. vietu finālā, kas kopvērtējumā deva cienījamu 4. vietu sezonā. Atceramies, ka iepriekšējā posmā Gēdes izcīnīja 1. vietu. Lieliski panākumi debitantam un spilgts apliecinājums viņa augošajam potenciālam. Gustavs Rudzājs biķerniekos finālu noslēdza 4. vietā. Viņa stabilie un vienmērīgie rezultāti lika konkurentiem rēķināties ar viņu ikvienā braucienā. Sezonas 2. pusē veiksme pagriezās pretējā virzienā. Neskatoties uz grūtībām, viņš spēja nosargāt vietu uz piedestāla, taču nācās samierināties ar 3. pozīciju kopvērtējumā. Haralds Rudzājs braucienu finišēja 5. vietā. Viņa sezona bija kā amerikāņu kalniņi. Brīžiem spilgti starti un cerīgi braucieni, bet lielākoties pietrūka vien pussolis līdz patiešām labam rezultātam. Neveiksmes, neprecīzi lēmumi trasē, mainīgais sniegums neļāva līdz galam parādīt savu potenciālu. Taču neraugoties uz grūtībām, sportists sezonu noslēdz 5. vietā kopvērtējumā tikai par 1 punktu atpaliekot no savu komandas biedra. Arī iepriekš izlaistais posms ietekmēja viņa rezultātu. Kopumā tas nav slikts rādītājs. Nedaudz vairāk stabilitātes un jau nākamajā sezonā rezultāti būs pavisam citā līmenī. Roskāra klases fināls biķerniekos kā ierasts neiztika bez drāmas. Zem spilgtajām prožektoru gaismām sportistiem nācās pielāgoties nakts rallija-krosam. Abi OC Racing piloti startēja no pēdējās rindas, kas jau no paša sākuma lika saprast, viegli nebūs, bet ticība saviem spēkiem bija nelokāma. Pēc starta valdīja liela burzma, vairāki kontakti. Līdz pēkšņi 2 bagiji palika trases malā, starp tiem arī Roberts. Viņa bagijs padevās. Bojāts stūres mehānisms un fināls bija beidzies pirms īsti sācies. Ar smagām emocijām viņš kāpa laukā no bagija un varēja tikai noskatīties, kā cīņu turpina komandas biedrs Niks. Rallija-krosā nekad nevar paredzēt, kas notiks. Vienā mirklī esi cīņā, bet jau nākamajā paliec trases malā ar domām un nožēlu. Niks turpināja cīņu, taču tumsa un spriedze lika piekāpties konkurentam. 6. vieta finālā. Tā pierādīja. Rallija-krosā uzvara nav garantēta nevienam. Niks ienāca komandā sezonas 2. pusē, meklējot bagiju, kas varētu pacelt viņa sniegumu nākamajā līmenī. Pēdējos 3 posmos zem OC Racing karoga viņš atrada to, ko meklēja. Semog bagijs apliecināja sevi kā mašīna, ar kuru iespējams izcīnīt lielas lietas. Lai gan Nikam šī sezona bija tādā kā testa režīmā, sportists demonstrēja savu meistarību un spēja iekarot 3. vietu kopvērtējumā, pierādot, ka viņa sniegums ir stabils un konkurētspējīgs. Sezona Robertam izvērtās kā izaicinājumu pilns maratons. Polijas posmu nācās izlaist mācību dēļ, savukārt vairākos fināla braucienos neveiksmes neļāva pilnībā pierādīt potenciālu. Tomēr neaizmirsīsim, ka viņš ir 2024. gada autokrosa bagiju čempions un rallija-krosa sezonu noslēdz 7. vietā no 36 dalībniekiem, kas ir cienījams rezultāts. Sezonas kulminācija superkāra klasē bija īsts pārbaudījums. Bruno startēja no 3. pozīcijas, un, lai gan startā valdīja neliela burzma, nopietni kontakti izpalika un viņš ieņēma 4. pozīciju. Ar neatlaidību un ātrumu viņš pakāpās uz 2. vietu, tomēr džokera sekcijā liktenis neizrādījās labvēlīgs, pazaudēja 1 vietu un galu galā 3. pozīcija finišā. Tomēr galvenais bija izdarīts. Saglabāt 1. vieta kopvērtējumā un izcīnīt superkāra klases čempiona tituls. Bruno sezonā atnesa gan smagus pārbaudījumus, gan neaizmirstamus panākumus. Diskvalifikācija 1. posmā, tehniskas ķibeles Polijā, pusas lūzums Bauskā, tas viss varēja sagraut cerības, taču tās kļuva par degvielu cīņas sparam. 2 uzvaras Vilkiču trasē lika atcerēties, kāpēc šī disciplīna ir tik aizraujoša. Rezultātā emocijām bagāta sezona, kas parādīja, ka īsts čempions ir tas, kurš spēj piecelties arī pēc vissmagākajiem kritieniem. Nu ko, draugi, sezona ir galā. Šodien aizveras vēl viena lapuse rallija-krosa stāstā, bet aiz sevis tā atstāja pamatīgu ierakstu emocijās un atmiņās. OC Racing komanda parādīja, ka spēks nav tikai motoros, bet arī cilvēkos, kur tic un cīnās līdz pēdējiem aplim. Kā vēsta kāds sakāmais, trofejas putekļos aprūs, bet atmiņas par cīņu paliek mūžīgas. OC Racing komanda atdeva visu, kas bija un vēl mazliet vairāk. Bija prieki, bija bēdas, bet galu galā mēs atvadāmies ar smaidu.
Ieelpojiet dziļi un izbaudiet mieru, jo sacensību trakums atgriezīsies pavisam drīz. Milzīgs paldies mūsu mehāniķiem. Milzīgs atbalsts tas ir mums no viņiem, un bez viņiem mēs nevaram to vieni paši. Sportisti, vecāki sevišķi, paldies, ka jūs uzticat mums jauniešus, mācat viņiem, ka viņi spēja paļauties, sadarboties, kā tas ir, adaptēties, būt komandā. Un milzīgs paldies arī visiem līdzjutējiem, kuriem sanāca atbraukt sezonā līdzi, vai kurus gaidām šodien arī uz nakts ballīti. Līdzjutēji ir tie, kaut vai jūs pasakat vienu labu vārdu, tas mums liek darīt vairāk, labāk, daudzāk un censties arī priekš visas komandas. Tā kā paldies visiem! Hey, cut off the lights. Yeah, cut off the lights. Hey, cut off the lights. I perform better at night. Yeah, better at night, just get up and fight wherever it takes to level the field. We breaking the rules, remeasuring heights that they try to tell us that we couldn't reach. No matter how hard that we work, when we got this out of the dirt, pull up and lurk, pull up and make it a seam, only till they bleed and they hurt. Warning. This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. Mums liek darīt vairāk, labāk, daudzāk un censties arī. Milzīgs paldies visiem. Es jau aizmirsu, ko es vēl gribēju teikt. Tā es tūlīt atcerēšos, kas tas bija. Beigās ieliksim. Izstāstīja, kas šeit top? Un tad mēs visi kopā ar riteņiem savienojāmies ar visiem riteņiem. Tur notika kišmišs rozīnēs, un tad aizgāja beigās. Tā kā galīgi pārsteigums nav, bet tā kā varbūt, jā, un jo to ap kaut ko. Noteikti būs šoti un būs šoti. Tā ir tā. Jābrauc. Jā, nevar ālēties. Pēc tam varēs, jā, te jau balīt būs. To neliec iekšā. Netak, tu traks esi, vai? Kā man iet pa dzīvi, labi, ka šito neliks video, bet šī trešā diena. Trešā diena trasē. Veči, jums vajag akad. Agri atceļos vēl, iet gulēt. Ko viņš var pateikt? Viņam Affelbaums ir mehāniks, bet ar prieku nokļuvu pie bagija apakaļ. Cerenovanie. Važojam. Važojam. Tu vēl pasako? Protams. Es ēnu. 5 uzvaras no 6 posmiem, un tas, kāda ir bijusi atmosfēra pie mums, tas ir, esmu pateicīgs, ka man tāda iespēja ir dot, un pateicīgs to, ka esmu spējīgs iedot informāciju kādam jaunam censonim, un viņš to izmanto. Turpinam strādāt, ejam uz priekšu un pēc jaunām uzvarām.